Čau visiem! Sveiciens jaunajā, draugi! Prieks jūs redzēt, prieks dzirdēt, prieks sajust. Untāls Edgars ir atpakaļ. Esmu šeit atpūties, maidīgs, iedvesmojies un vēl atvedu jums sauli. Atvedu sauli, daudz lielisku ideju un paņemat pauzi, uzvārat kafiju, draugi, jauns gads vairs, viss vēl priekšā, nav kur steigties, tagad uzvārat kafiju, paņemat krosāniņu un mazliet pusstundiņu pameditējam kopā. Ziniet, ko es esmu sapratis? Kā teikt, kad Konfūcijs ir gatavs, tad atnāk skolotājs, jā. Vai kaut kā tā. Jā, tad dāvanu gross, redziet, fonā ir dāvanu gross. Vēl viena lieta, ko es sapratu savos ceļojumos, kad jo vairāk mēs dodam cilvēkiem, sabiedrībai, pasaulē, jo vairāk mēs saņemam atpakaļ. Kolēģi, tie, kas šobrīd ir pieslēgušies, tie, kas ir jūt un dzird, ielieciet ķeksīti, smaidiņu vai kaut kādu saulīti, lai saprast, kad mēs esam kontaktā, jā, ka jūs man redzat, dzirdat un tā. Tātad Konfūcijs teica, jā, kad mēs vairāk dodam pasaulē, jo vairāk mēs saņemam pretī, tā kā es esmu tā pie sevis savā galvā izdomājis, ka šis varētu būt mans tāds došanas gads, dāvanu gads, un man ir jau milzīgi daudz lielisku ideju un jau dāvanu sagatavotas, un es esmu paredzējis vēl šogad maksimāli ieinvestēt dāvanās. Kā jums patīk, kolēģi, šī doma? Saņemt dāvanas un tādas mega vērtīgas lietas. Bet ko mēs te daudz runāsim? Es gaidu jūs ķeksīšus maidiņus un tā, un pamazām dodamies uz priekšu. Kāpēc tad mēs šoreiz esam sanākuši, tad pāris tādas varbūt mega vērtīgas lietas. Redzi, kur parādās pirmie smaidiņi, ir ļoti labi. Un pirms mēs sākam, draugi, pirms jaunā gada es uzrakstīju vai ierakstīju vai mums bija visiem, tie, kas piedalījāt, bija viens mega vērtīgs pasākums, saucās Varoņu ceļojums. Tie, kas, un es patiesībā saņēmu pietiekami daudz patīkamu e-pastu un ziņu no cilvēkiem, kas noskatījās šo video. Es pat nebiju gaidījis, tā kā milzīgs prieks jums par to, par lieliskām ziņām. Tie, kas nenoskatījās, šeit ir saite uz YouTube, un te ir ieraksts Varoņu ceļojums. Tas ir tāds meditatīvi transformējošs ceļojums iekšējo resursu pasaulē, un šī arī ir viena no dāvanām. Noteikti noskatieties. Arī, ja jums nepatīk Untāls, tāpat noskatieties. Tās lietas, kas tur ir, tās ir tādas galvu izvēdinošas vai tāds apziņu mainošas fundamentālas patiesības, kas mums visiem noderēs šajā gadā un gadus uz priekšu. Tagad ticiet man, šis ir tāds mega vērtīgs stunda vai vairāk, man liekas, mēs tikāmies. Tā jau veca dāvana, bet ja vēl neesat saņēmuši, noteikti noskatieties šo video. Labi. Redz, kur ir šis video. Nākamais. Tie kolēģi, kas šajā gadā ir iecerējuši pelnīt naudu, vairāk nekā iepriekšējā gadā, ir tādi kolēģi, ielieciet komentārā, kad jā, es esmu iecerējis pelnīt vairāk. Es pat teiktu, divkāršot savus ienākumus. Ja jūs vēlaties divkāršot savus ienākumus, tad principā jums ir jāgriežās šeit. Šeit ir gatavs formāts, bet tāda pēdējais vilciens, pēdējā iespēja pieslēgties. Sākam 15. janvārī sanāk kopā cilvēki, kas grib divkāršot savus ienākumus šajā gadā. Nevis desmitkāršot, es nezinu, bet divkāršot nākat tepat mēs esam. Šeit mums ir
vietnē, kur Untāls garantē divkāršot ienākumus šajā 2024. gadā. Ja, ar fantastiskiem instrumentiem, ar stratēģijām, resursiem, ar mega jaudīgām lietām, pēc naudas nākam uz šejieni. Un turpat ir garantija, ziniet, solījums pasaulē, ja šīs nebūs jūsu vērtīgākās apmācības, Untāls atdos jums naudu atpakaļ 100%, visu, ko jūs samaksāsiet, saņemsiet atpakaļ, ja nu gadījumā tās nebūs priekš jums. Un dažkārt man jautā, neirolingvistiskā programmēšana, tas ir kaut kāda zombēšana, vai man tāds lietas nepatīk, bet es saku, neirolingvistiskā programmēšana ir zinātne par personīgo izcilību. Tur ir nulle zombēšanas, tur ir sevis pārprogrammēšana uz efektīvu sniegumu. Tā kā, ja jūs gribat sevi pārprogrammēt naudas režīmā šajā 24. gadā, tad lūdzu vēl šodien pēdējā vilciena, pēdējais vagons hopā. Lecam iekšā. Labi, ejam uz priekšu. Dāvanas. Jā, tad dāvanas pēdējā vilciena, pēdējā iespēja. Vēl, jā, tad šis gads ir, kā jau teicu, paies dāvanu zīmē, vismaz man ir tā paredzēts, kā jau teicu, jo vairāk mēs dodam pasaulē, jo vairāk pasauli dod mums atpakaļ. Un es, kā es teicu, pasniedz roku pirmais sveicienam, un tad kaut kā pasaule sadodās rokās. Negaidi, kad pasaule nāks un sniegs tev roku. Sniedz roku sveicienam pirmais, un tu saņemsi pretī sveicienus. Varbūt arī spļāvienus, bet daudz vairāk sveicienus nekā spļāvienus. Ja? Esiet proaktīvi un atceros viens no iepriekšējā gada tādiem izaicinošākiem notikumiem arī manā profesionālajā darbā bija, pie maniem vērsās uzņēmēji un neviens vairāki ar lūgumu, Edgar, mani pārdevēji ir kļuvuši par zvanu pieņēmējiem. Vai tu man vari palīdzēt? Un es teiktu, ka tas ir drusku jau nokavēts tāds moments. Nekļūstam no pārdevējiem par zvanu pieņēmējiem. Neļaujam tai riepai uz vēdera izaugt. Neļaujam sarūsēt. Tas ir stāsts par to nesarūsēšanu. Pierakstiet 2024. gada vārds nesarūsēšana. Dzīve kustībā, dzīve dinamiskā ritmā, tādā proaktīva kustība. Negaidīt, kad pasaule mums kaut ko iedod, bet mēs dodamies pretī, un mēs zinām, uz kurien ejam, mēs zinām, ko mēs gribam, mums ir resursi, instrumenti, domāšana, un mēs dodamies negaidot, kad pasaule mums kaut ko uzdāvinās, kad tā tālāk. Ja, dāvanas. Ralfs mums pieteicās pirms kaut kāda laika mākslīgais intelekts biznesam, coachings, un es uzdāvināju Ralfam, es viņam uztaisīju pilnu pārdošanas ciklu, un kā Ralfam iet, jūs varat palasīt arī viņa atsauksmēs, un kas ir interesanti, es šo pašu ciklu, šīs visas 14 nodarbības vai 12, to neatceros. No 12 līdz 14 nodarbībām jūs viņas saņemat, jūs viņas varat saņemt bez maksas. Viss, ko mēs darījām ar Ralfu, ir ierakstīts video versijā 14 vai 12 no 12 līdz 14. Tas vēl atvaļinājuma režīmā man galva strādā. Jā, tad tas viss ir pieejams jums par brīvu, visas šīs nodarbības un plus, un tagad es parādīšu kaut ko, ar ko es īpaši lepojos. Un tagad uzmanība, ir kaut kas tāds, ar ko es īpaši lepojos. Tā, tūlītās attaisīsim ekrānu, te būs kolēģi, tātad. Jā, tad es pieļauju, ka jūs man redzat, vajadzētu iekomentēt gan tagad, kolēģi, vai jūs man redzat, vai jūs redzat ekrānu, vai jūs redzat to, kas tur ir, un ja redzam, tad dodamies uz priekšu, un es parādīšu, ko es ar to domāju.
Tātad skatieties, šeit ir tas, ko jūs saņemsiet dāvanā, un tas, ko iepriekšējās coaching nodarbības kolēģi jau ir saņēmuši. Tātad te ir konkrēti, angliski sakot, prompti, jeb komandas, ko mēs dodam mākslīgajam intelektam. Ja, un mēs saprotam, ka tas šobrīd ir lielākā vērtība, un katrā uzņēmumā ir jābūt savu komandu vācelītei. Ziniet, kā barontēvs vāca šīs dainas, tad tagad uzņēmumi vāc komandas promptus, ja saruna ar mākslīgo intelektu. Un šajā mūsu vācelītē ir ne tikai komandas, bet šeit ir gatavas atbildes, ja, un sadalīts par blokiem. Ja mēs skatāmies, ka šeit ir mākslīgais intelekts coachings, tad pirmajā vācelītē ir kā veidot sarunu, kādas ir komandas un tā tālāk, bet ejam uz priekšu, un tālāk es mums parādīšu, piemēram, biznesa izveides formātā ir jau gatavas komandas, piemēram, 20 biznesa idejas 2024. gadā ar tās, ko iesaka mākslīgais intelekts ar vislielāko potenciālu. Tālāk mums ir biznesa plāna izveide. Tālāk ir interesanti Blue Ocean stratēģija, zilā okeāna stratēģija. Tu vari mākslīgām intelektam palūgt, paņemt savu biznesa ideju un paņemt šo konceptu zilā okeāna stratēģija un uztaisīt no tā tādu miedarbību un iziet cauri šiem formātām. Tāpatās šeit ir debono stratēģija, tu paņem savu biznesu vai savu ideju un liec intelektam apstrādāt šo konceptu ar šo debono stratēģiju. Tālāk tu vari izvērtēt biznesa potenciālu, idejas potenciālu, nišas izvēli. Tāpat Pareto princips, atkal mēs paskatāmies savu ideju, un šeit ir jau gatavas komandas un gatavas atbildes. Tāpat tās ir saskarsmes punkti. Ja? Tu paņem savu biznesu un palūdz intelektam izveidot visus. Šeit jau viņi ir, šeit vienkārši tu paņem un ieliec sevi, un tad skaties, kā mans bizness saskarās, kādos aspektos mēs nonākam, es un mani klienti un mans produkts. Tāpatās ir, ko darīt startupam, ar ko atšķirās startupa biznesa no jau tā esoša biznesa. SWOT analīze, tu palīdzi mākslīgajam intelektam uztaisīt SWOT analīzi savam biznesam. Zīmola izveide, atkal mākslīgais intelekts un zīmola izveide manam biznesam, manai idejai, manai realitātei. Ja? Tad mēs skatāmies, šis ir pirmais formāts biznesi. Tālāk esmu es kā vadītājs vai tu kā vadītājs, sava biznesa īpašnieks. 10 instrumenti, piemēram, komandas attīstībai, 10 instrumenti vadītāja izaugsmai, jaunu prasmju apgūst, personīgais zīmols, kā to izdarīt, kā labāk kā produktīva darba diena, uzņēmēja domāšana, uzņēmēja kompetences, uzņēmēja potenciāls, komanda un atbildes. Saraksts ar atbildēm ļoti konkrētām praktiskām lietām, kā mēs varam darīt lietas šajā gadā efektīvāk, būt biznesā produktīvi. Ja, mēs ejam tālāk, tad mums ir biznesa izveide, biznesa īpašnieks, tu kā vadītājs, nākamā sadaļa ir klients, 5 pircēju tipi, kā viņi iedalās, kā mēs varam klientus, cilvēkus pēc diska profila sadalīt un kā viņi atšķirās un kā ar katru no šo tipu komunicēt labāku, ko darīt, ko nedarīt. Mērķa auditorijas analītika, mērķa auditorijas tāda izpratne, profilēšana, mērķa klienta profils, auditorijas vajadzība audits, vizuāli, audiāli, kinestētiski filtri, kā tos integrēt komunikācijā, kā veidot saskarsmi ar klientu, ņemot vērā šos filtrus. Ja, tās ir tāds klienta skatījums uz lietām. Un paskatoties, mēs iziesim cauri, tur ir vēl interesants lietas, tā kā es aicinu, palieciet tepat, te ir produkts. Produkts, atkal, kā pozicionēt savu produktu, kā pasniegt labāk, īpaši priekšrocība ieguvums, klientu jautājumu, kas attiecās uz konkrētu produktu koncepts, produkta
unique selling proposition, unikālā pievienotā vērtībā, tātad konkurentu apsteigšanas stratēģija, pieprasījuma audits, kādus konkrēti produktus klienti šobrīd vēlas redzēt manā nišā, ko viņi grib, kāds ir jau konkrēts 2024. gada vajadzību audits, pieprasījuma audits manā nišā, maniem produktiem, dzīvā tiešraidē saslēgts formāts, ko cilvēki grib, audits. Produkta apraksts, kā izveidot produktu aprakstu, produktu kategoriju sadalījums, kā mēs biznesā veidojam, sadalām pa kategorijām un kāpēc tas ir vajadzīgs, stratēģijas, kā man veidot, kā man nodot savu ziņu par produktu pasaulē, ar kādām stratēģijām to darīt efektīvāk. Unique selling proposition un unique emotional proposition, atkal racionāls fokus, racionāls pozicionējums un emocionāls pozicionējums. Tas viss ir šeit, gatavs lietošanai. Jums atliek tikai mazliet piekoriģēt to komandu, ielikt savu biznesu, savu produktu, un tur ir gatava komanda jau ar gatavām atbildēm. Ja tas jums ir svarīgi, ja jums ir šeit viss gatavs dāvanu plauktā, produkts. Tagad ir psiholoģija. Mums ir vēl laiks, kolēģi. Ja, es ceru, ka ir. Skatieties tālāk. 20 cenas pasniegšanas, paņēmieni, pricing stratēģija, cenas pasniegšanas, kā nopaļot kādu ciparu, kā labāk taisīt cenu zīmes, 20 fundamentālas cenas pasniegšanas stratēģijas ar piemēriem, 20 psiholoģijas patiesības biznesā, 50 NLP stratēģijas biznesā, svarīgākie motīvi un stimuli biznesā, kas strādā, kas nestrādā, kā viņus sadalīt, kā viņus izmantot konkrētā komunikācijas formātā. Nākamais spēka vārdi. Atkal ir saraksts ar vārdiem, ticiet man, ir saraksts ar vārdiem, kas strādā, un ir vārdi, kas norok. Esat kādreiz dzīvē konflikta laikā pateikuši otrai pusē nomierinies vai nomierināties, vai klientam pateikt, ziniet, nomierināties. Jā, un atkal tas ir tā mums jāzina. Truizmi, atkal vēl viena nenovērtēta vai lieta, kas biznesa komunikācija eksistē, ir truizmu valoda. Un tā ir dziļa tāda fundamentāla. Tā ir viss aprakstīts ar piemēriem, ar idejām, ar atslēgas vārdiem. Uzmanības fokus, atkal kā veidot komunikāciju, kā veidot šo, kā panākt klientu uzmanības fokus un kā pašam fokusēt savu uzmanību. Ar gataviem piemēriem, gatavām atbildēm. Jā, tad tās mums ir šeit. Biznesa procesi, ja? 5 e-pastu sēriju pēc Russell Brunsona metodas. CRM efektīvs darbs ar CRM sistēmu. E-veikala izveides algoritmus. Ienākošā, izējošā komunikācija biznesā, lojalitātes stratēģija, konfliktu risināšana, lead magnētu ķērāju, jeb lead magnētu izveide, lojalitātes stratēģija pēc pārdošanas formātā, mājaslapas audits, pārdošanas stratēģijas izveide, pārdošanas tuneļa izveide, piezemēšanās lapas izveide, saskarsmes punkta audits jau digitālā formātā. Ja? Šis ir tāds procesu, svarīgāko biznesa procesu komandas ar gatavām atbildēm. Ejam uz priekšu, manuprāt, šis ir tāds zelta bedre, kur var rakt un iedvesmoties un to visu likt lietā. KPI, Key Performance indikātori. Ja? Tad šeit ir svarīgākie Key Performance indikātori biznesam kopumā, uzņēmumam, tālāk KPI online pārdošanas tunelim un KPI piezemēšanās lapai. Biznesa efektivitātes mērījumu biznesam, tunelim, piezemēšanās lapai, un tu vari šādā veidā to darīt arī pats. Mārketings, skatieties, draugi, 10 iedvesmojošākie stāsti biznesā. Ar gataviem piemēriem, kurus tu vari adaptēt. 10 stāsti un komanda, kā
intelekts veido stāstus priekš tevis. 30 dienu komunikācijas plāns ar komandu un ar piemēriem. Komunikācijas kanālu izvēle un izveide, lipīgums. Ir tāda grāmata, Contagious, lipīgums. Kāpēc daži ieraksti, dažas reklāmas, daži vēstījumi pielīp un tiek nodoti tālāk, un kā izdarīt tā, lai tavs vēstījums pielīp lipīgums, lai viņš izplatās tālāk. Un mārketinga stratēģijas izveide, mārketings, pārdošana un reklāma, ar ko tas atšķirās, kas katram ir vēderā, un kam ir jāpievērš uzmanība. Storytelling principi. Atkal ļoti svarīgas lietas, storytelling, algoritms, formāts un komanda, kas ļaus tev veidot savus stāstus biznesa vajadzībām. Tekstu izvēle, copywriting, tekstu izvēle, atkal tekstu izvēle dažādām biznesa vajadzībām, e-pastiem, reklāmām, jebkur. Ja? Tas ir šajā mārketinga sadaļā. Vienkārši iezim cauri te tik vērtīgas lietas, ka es tiešām gribēju padalīties ar gatavu dāvanu kolekciju. Šis ir interesanti. Es patiesībā biju uz pakaļ, ja tā var teikt. Izrādās, ka, un es to pat nezināju, ka vispār biznesā eksistē vairāk nekā 20 reklāmu izveides formulas, algoritmīgā, kuras izmanto profesionāļi, veidojot dažādu reklāmu vēstījumu. 20. Un tu vari paņemt ar konkrētu komandu un palūgt mākslīgajam intelektam uztaisīt reklāmu pēc 4C formāta vai pēc AKA formāta vai AIDA formulas. Ja? Un tur ir viens un tas pats tavs vēstījums, un tu redzi, kā tavs vēstījums mainās, nomainot tikai algoritmu, un šeit viņi visi šie 20 ir. 20 algoritmi ir iekšā ar komandām, ar piemēriem, ar konkrētām lietām. Un vēl, kas ir interesanti, es biju patīkam pārsteigts, ne tikai 20 dažādas formulas, bet tas, ko tu šeit vēl var ielikt, tu vari paņemt jebkuru no pasaules gudrākajiem reklāmistiem. Tur Ogilvijs, piemēram, ja, kas ir reklāmas tēvs, un tu vari pat palūgt, lai intelekts uztaisa tavu reklāmu Ogilvija stilā pēc AIDA formulas. Ja, un atkal tas ir tik fantastiski aizraujoši, un tik fantastiski, kaut kas tāds nekad iepriekš, vēl gadu iepriekš nekas tāds nebija iedomāts, bet tad, kad tu zini, ko tu gribi paprasīt, un tad, kad tu zini, kā šīs lietas var izmantot, šeit viss jau ir gatavs, ja? Tur ir Ogilvijs AIDA modelis vai ja? Un tu saproti, kā šīs lietas maina mūsu visu dzīvi. Sales pārdošanas video izveidi, ja? Un šīs ir reklāmas sadaļā. Ejam uz priekšu. Reklāma pārdošana, šis arī ir interesanti. Skatieties, 20 piepārdošanas paņēmieni. Jā, jau gatavi 20 ņem, strādā veikalā vai tu strādā biznes to biznes modelī vienalga. 20 gatavi paņēmieni ar dialogiem, ar piemēriem, kā veikt piepārdošanu 20 dažādos veidos, kā veikt augsto zvanu, kā sagatavoties, kā augsto zvanu piemēri. Man šeit 10 veidi, kā veikt augsto zvanu un izdarīt tā, lai tevi nenometa. Tavu klausuli nenolamā pa traku suni un neizdan tevi ārā. 20 paņēmieni, kā veikt augstos zvanus. Biznes to biznes, atkārtot zvans klientam ar piemēriem, kā man zvanīt klientam vēlreiz, lai paprasītu, vai viņš ir izlasījis manu piedāvājumu un tā tālāk. Biznes to biznes piedāvājums, kā sagatavot pārdošanas piedāvājumu. Pirmais kontakts, biznes to biznes pārdošana, ievada saruna, jautājumu uzdošana, piedāvājuma prezentēšana, jā, pārdošanas
pilns pārdošanas cikls sadalīts pa modeļiem, iebildumu pārvarēšana, viss pa gabaliņiem, pa sīkām detaļām, ar piemēriem, ar aprakstiem, ar gatavām atbildēm un obligātie jautājumi, ko mēs uzdodam klientiem, gan business to business modelī, gan business to customer, kad klients atnāk uz veikalu, kādas jautājumas man viņam jāuzdod par katru cenu, lai mums lai mēs uzskatītu, ka tā saruna ir produktīva. Ja? Tas viss ir šeit, vairāk nekā 100 komandas un 100 atbildes ar gataviem piemēriem un dažādām konkrētām reālām situācijām, kuras mēs varam izmantot. LinkedIn pārdošanas stratēģija, ar ko LinkedIn atšķirās no citiem sociāliem tīkliem un kā veidot konkrētu pārdošanas stratēģiju LinkedIn vidē. Neverbālā komunikācija, sagatavošanās sarunai, webināru tunelis. Šis ir fantastisks, kā izveidot pārdošanas webināru pēc slaidiem, te ir sarakstīt slaids numur 1, numur 2, numur 3, ko mēs liekam katrā slaidā iekšā un kāpēc, un kurā brīdī mēs pārdodam, kurā nepārdodam, un tālāk ir, kā mēs šo webināru tuneli izmantojam tādā lielākā pārdošanas stratēģijā. Jā, tad tas ir pārdošanas sadaļā klientu servis, atkal klientu lojalitāte, klientu servis, konfliktu risināšana, lojalitātes stratēģija. Tā papildu saturs, skatieties, skatieties, te ir, piemēram, šeit es vēl ielikšu iekšā, šeit vēl nāks dažādi citas lietas, kā grāmatas, apskatu izveidot un tad tālāk. Šeit vēl būs, šis vēl tiks papildināts, tā kā tas ir mans vēl mājas darbs. Šis ir interesanti. Šeit ir jau gatavas atlasītas 350 labāko reklāmu piemēri. Ja? Šeit ir jau labāko reklāmu piemēri. Un savukārt šeit ir 250 Facebook reklāmu, un daži arī no LinkedIn, bet principā 250 Facebook reklāmas. Un kāpēc tieši Facebook? Nākamajā dāvanu grozā būs, ziniet, kas es jums uztaisīšu personalizētus avatārus, GPT, uztrenētus avatārus, tātad jums būs Facebook reklāmu meistars, kurš būs uztrenēts, un viens no treniņa materiāliem ir atlasīt pasaules labāko reklāmu, Facebook reklāmu piemērus un iemācīt GPT avatāram šīs reklāmas izanalizēt un balstoties uz šo PDF failu, piemēram, turpmāk izmantot šīs idejas, veidojot arī jūsu reklāmas. Viens ir attēli, bet tas būs kaut kur mazliet vēlāk, tas vēl top, bet pagaidām jūs varat skatīties un iedvesmoties gan labākās vispār reklāmas, gan Facebook reklāmas. Vēl draugs, kad mēs vēl neesam pabeiguši dāvanas. Šeit ir, man liekas, kādas 200 grāmatas, pasaules guru, visādas. Te ir Ogilvijs, te ir viss, kas Cialdini, psiholoģija, PDF faili, tas viss Tools of Titans, copywriting, mans Jordans Belforts, Latvijas sakot, regur mums Ogilvijs un tā tālāk. Tas viss ir dāvanu grozā, kā jau teicu, draugi. Kas vēl, kā jau teicu, redz, kur mums ir nodarbība ieraksti, 11 nodarbības. Gandrīz uzminēju 11 nodarbības no iepriekšējā cikla, kas bija mākslīgais intelekts coaching, kur mēs ar Alfam būvējām pārdošanas, analizējām pārdošanas procesu un likām kopā mākslīgā intelekta resursus, lai nākamajā nodarbību ciklā to visu liktu praksē un uztaisītu jau reālu. Jā, tas gan jau šobrīd jau patiesībā ir gatavs, bet mēs to darīsim vēl visu kopā. Tas ir tas.
Vēl, starp citu, jā, draugi, vēl ir krievu valodā, tie, kas nelasa angliski, te vesels, manī vēl no manu krievu kolēģiem arī ieraksti. Tā kā tas ir, lūk, jā, vēl promptu, ABCs, te ir dažādas promptu marketings, komandas marketingā, tas viss ir pieejams dāvanu grozām. Kolēģi, tātad, vai jūs mani redzat? Ielieciet, kolēģi, ka jums likās vērtīgi tas, ko mēs šeit runājām. Un vai jūs paši arī esat sākuši veidot šādas komandu un atbilžu grāmatas vai vietnes, jo, manuprāt, biznesā bez tā šobrīd vairs nevar. Tu vairs neesi viens pats, bet tev ir ideja, tev ir bizness un tev ir mākslīgais intelekts, kur tev tikai jāmāk paprasīt pareizie jautājumi un saprast pareizās atbildes. Un tā kā šajā gadījumā tie jau ir vairāk nekā 100 jautājumi, ko mēs uzdodam mākslīgajam intelektam par dažādiem biznesa profiliem vai biznesa elementiem. Un ne tikai jautājums, te ir gatava atbilde ar piemēriem, tur ir 20 piepārdošanas paņēmieni ar dzīviem piemēriem, paņēmiens 1, paņēmiens 2, paņēmiens 3, 20 reklāmu algoritmi ar piemēriem, tālāk ir piemērs reklāmā uz Ogilvija bāzes. Reklāmā tāda un reklāma šitāda. Jā, tā kā jūs to varat darīt paši, jūs to varat, tas paņem diezgan daudz laika, bet jūs varat arī to iegūt savā īpašumā kā dāvanu, un tāds ir mans varbūt šīs dienas mērķis, aicināt jūs līdzi, un jūs šo varat saņemt dāvanā tad, kad jūs izdomājat pieslēgties nākamajam ciklam, kas mums sākas februāra 2. pusē, mākslīgais intelekts biznesam praktiski, un tur ir patiesībā vēl lielāks dāvana grozs, par ko mēs parunāsim vēl citā reizē, tad, kad es mazliet vēl pieslīpēšu, tur ir vēl lietas, ko es jums gribu iedot, bet tas ir šobrīd obligātas lietas, kā jau teicu, tagad uzņēmuma svarīgākais resurs ir pareizās komandas, pareizās atbildes un pareizie cilvēki, kas spēj to visu likt lietā, ja? Un tad varbūt tad viss izdodas. Tu zini, ko paprasīt, tu zini, ko darīt ar to, ko tu saņem, un tu māki to likt lietā. Tu vari paņemt, 1, 2, 3 un sastiķēt kopā to visu. Tā kā mēs dzīvojam tādā lieliskā laikmetā. Jā, un es savukārt no savas puses aicinu izmantojam jaunā laikmeta iespējas un kā bija tas lieliskais ieraksts, man ļoti pašam patīk, kad bambusa sēkla ilgu laiku viņa dzīvo zem zemes un top un saņem spēkus, un tad 4 nedēļās viņa izaug 20 metrus pretī saulē, un es iesaku jums, es pats augu, un es iesaku, ka augam kopā, un šis ir gads, kur sadoties rokās un sanākt kopā un augt kopā. Tagad ņemiet par labu dāvanas, šīs ir tikai neliela daļa, mums būs vēl, tad, kad būs gatavs nākamais dāvana grozs, es parādīšu, tas būs vēl lielāks, mazliet pačukstēšu. Es šobrīd gatavoju, trenēju komandu. Tur būs mārketinga direktors, tur būs pārdošanas direktors, būs sociālo tīklu direktors, tur būs
efektivitātes direktors trenēja mākslīgā intelekta avatārus, un tad, kad viņi būs gatavi, atkal es došu savējiem par brīvu. Jums būs vesela komanda, marketinga direktors un sociālo avatārs, un tad, kad būs, un tad es kaut kad parādīšu, kā es viņu trenēju, tur atkal ir savas tehniskas lietas, savas algoritmus, kā uztrenēt mārketinga direktoru. Jā, tas mums būs arī vienā no nodarbībām noteikti, kad mēs sanāksim šeit. Tas bija tāds īs varbūt ieskats šajā dāvanu grozā. Man liekas, draugi, ka šis ir tas gads, kā jau teicu, kad mēs negaidām dāvanas no pasaules, kad mēs dodamies pretī proaktīvā veidā, un es teiktu, ka Konfūcijs ir gatavs. Skolotājs nāk, un mēs mēs mācāmies viens no otra, un kad mēs sanākam kopā, patiesībā tur ir tik daudz interesantu lietu, kā sadarboties. Tad, lūk, no manas puses, kolēģi, atgādinu, ka 15. datumā, kas ir jau pēc 5-6 dienām, mēs pelnam naudu, divreiz vairāk nekā iepriekš. Mums ir 15 vakari pa 2 stundām, visas nodarbības tiek ierakstītas un pieejamas, un mēs sanākam mazajās tīm grupās, un mēs praktizējam pārdošanu. Šī ir neirolingvistiskā programmēšana, lai sakārtotu galvu, un labākie pārdošanas instrumenti ir šeit. Tā kā paldies, ka atnācāt. Visiem bučas, tiekamies nodarbībās, un es novēlu jums tiešām jaudīgu jauno gadu, jaudīgus jautājumus un zināt, ko darīt ar atbildēm. Ja? Paldies, pagaidām, čau!